Tajā balvošana var 3 braucienu summu šīs dienas pēdējā posmā sacensībās, un tad jau pāriesim mēs uz lielo čempionātu 2026. gadā, kurā balvosim visās motociklu klasēs pirmo trīnieku. No lielajā čempionātā arī mazajiem 50-niekiem atzīmēsim pirmās 6 vietas, bet šodien mazie 50-nieki visi nāks pie godā pjedestāla, kuri startējuši sacensībās. Karogi neaizdegās. Tā mēs sāksim ar šodien, ja? Sāksim ar šodienu, jā. Zaķi? Nu, loterijas viss atnestas? Loterijas nav atnestas. Neizspēlējāt? Amūtās tur iedodiet jūs, ja? Viņš tā baidīs. Baigais. Baidās savas balvas dot. Katru savas balvas dod. Bet tad jums ir jāsako līdzi. Visa labvēli jāsaka. Reku renčiterei. Apvēļu bariņš. Seju pēc tam lotu. Tev tas saraksts ir ar tiem, kas 3 minēki. Nu, man ir, jā. Ja? Ir. 3 brauciens. Jā. Triple crown, jā. Jā. Ir. Ir atceļamās. Ralfam Zemītim. Viņš ir tāds jauns. Vienīgais Latvijas motociklis. Pagašreiz arī. Šoks un plus Abus simpātiju balvu. Abu logiem, jā. labi, plus. Varam sākt? Sākam ar lotu. Ar ko mēs sākam? Izlozājumā. Lielā nav? Jā, Šodien ir tikai pitbaikiem un 125. 125 divtakteriem, jā? Viņš jau traki aizmugurā, jā. Tā loterijā, kas piedalās pitbaikiem? Braucēji vai tur visi? Nostājies tur aizmugurā. Tā kā tikai braucēji. Es, jā? Jā. Pamēģinu vēl. Tur līdz ar matiem.
Sākumā loterijā. Jā, Braucēji piedalās, ja? tikai braucēji. Jā. Tā nu uzmanību visiem klātesošiem. Tas brīdis ir pienācis. 4. posms izskan, līdz ar to arī Latvijas čempionāts iekštelpu motokrosā tuvojas finišām. Sākām novembrī, tagad ir februāris. Vēsturiski Latvijas motosportā pirmais iekštelpu čempionāts. Ir noskaidrojusi uzvarētājus, ir noskaidrojuši arī 2., 3. vieta. Medaļas tiks pasniegtas apbalvošanas ceremonijā. Jā, un lielā kūka. Lielā kūka arī visiem ir tur pie sekretariāta mājiņas, tur pie konteineri arī lielā kūka. Šodien, kā nekā svētki, mums ir viennozīmīgi iekštelpu motokros vēsturiskais 100 gadu pastāvēšanas motosporta vēsturē Latvijā. Ir tikpat kā noslēdzies, un sāksim šodienas apbalvošanu ar loteriju 125 divtakteru braucēju izlozē no TDA un Moto. Bridgestone Riepas piedalās sportisti, ja? Tikai sportisti piedalās 125 divtakteros. Tātad 2 balvas, ja? 125 divtakteriem. Komplekts. Priekšējā un aizmugurē Riepā no TDA un Moto. Jā, es zinu, Andres zinu no TDA Moto. Kurš vilks? Kāds bērniņš? Načup. Nu vienu. Nu vienu lapiņu izvelc. Vairāk nevajag. Nu, iedod man lūdzu. Martīnas Jasijūnas, Litvānijā. Martīnas Jasijūnas saņem balvu. Lieku nākajā. 125 divtakteru braucējs. Aplaudējām, paldies, TDA un Moto. Lielisks riepu komplekss, 125 divtakteru braucējām no Lietuvas, Martīnām Jasijūnas. Nākamā balva arī no TDA un Moto. Pitbaiku braucēju izlozē. No motosporta. No kuriem? Jā, Progrib Brilles no motosporta firmas. Es domāju arī no TDA un Moto. Nē. No motosporta Progrib Brilles saņem Eleonora Naiste from Estonia. Paldies pirmajai motosports, Progrib Brilles Eleonorai ļoti noderēs. Arī šodien viņa piedalījās sacensībās. Nu, vēl šodien ar kungiem nevarēja pamačoties, bet Brilles noderēs turpmākajiem treniņiem. Nu, ko, Jāni, turpinām ar šīs dienas sešnieku, piecnieku, rūķu konkurencē. Visus rūķīšus mēs izsauksim pie godā piedestālā un uz godā piedestālā. Un Alfreds Lazdiņš, lūdzu pēdējā posmā pie goda piedestālā. Mazais rūķīs Alfreds Lazdiņš tiek aicināts pie goda piedestālā. Droši, Alfred, nāc šeit tuvāk, jā.
Cik liels tas godā piedestāls un cik maz dušīgs braucējs Alfreds Lazdiņš, kurš startē privāti. Šodien 5. vieta viņam, kur 4. vieta. Mans vārda brālis Ēriks Bērziņš. Ēriks Bērziņš arī tiek aicināts pie godā piedestāla. Ērika, lūdzu, nāci pie godā piedestāla. Ēriks, pie godā piedestāla. Sāciet iegaumēt šo taciņu pie godā piedestālā, mazie rūķīši. Un jau uz godā piedestālā 3. pakāpienā dušīgi kāps augšā Miķelis Brants, motoklubs Appē. Miķelīts šodien 3. vietā, ne jau pirmo reizi viņš ir uz godā piedestālā. Un lūk, 3. vietā, aplaudējām no tālās Appes, no Ziemeļvidzemes atbraucis ir Miķelīts un Smaidīgs saņem balvu par 3. vietu. Šodien 3 braucienu summā rūķu konkurencē, kur 2. vietu izcīnīja Emīls Malkalns ar te privāti 2. vietā. Emīlam Malkalnam 2. vietā. Un uzvarētāju godā Lietuvā, Litvānijā, Hubertas Zoluba, Utenes Racing School, 1. vieta, 3 braucienu summā. Ļoti augstas goda piedestāls, sportists, tiks, protams, augšā, jā. Bez problēmām. Ja pāri tramplīniem lidoja, tad arī uz godā piedestālā veikli uzlidoja augšā Hubertas. Tā ir 1. vieta, šodien 3 braucienu summā. Un mazais starta karalis šodien mazajā rūķu klasē Hubertas Zaluba. Paldies MG Trade par šo balvu. Holešota autors un spēcbalva no MG Trade mazajā rūķu klasē. Un aplausi no līdzutējiem, ovācijas no līdzutējiem, kā tas pienākas uzvarētāja apbalvošanā. Šis mirklis aiziet vēsturē. Kā vēlreiz aplaudējām, puikas ir smaidīgi, puikas ir priecīgi. 21. februāris noteikti paliks viņiem atmiņā. Šodien Speed zonas arēnā šeit Lielplatonē. Vecāki nāciet palīgai, jā, lai visam šīm bagātībām puikas varētu tikt līdz busiņam, līdz mājām. Tā kā palīdziet mazajiem sportistiem. Pašlaik tikt projām no godā piedestāla, gan jau daļa no viņiem atgriezīsies lielajā kopvērtējumā uz godā piedestāla pakāpieniem un turpinām ar 50 kubicentimetru klasi. Pie godā piedestāla 50 kubicentimetru klasē mēs aicinām Reini Redoviču no VV Motor Racing Team. Reinis Redovičs. Ceturtajā vietā šodien Dominika Ojasālu, KTL Racing, Estonijā. Dominiks jau kāp uz goda piedestāla, un viņam ir 4. vieta. Vispār viņam ir 4. vieta. Dominika. Jā, viss ok. Un jau godā piedestāla 3. pakāpiens. Tomas Jaunžēkers, Moto AZ motoklubs. Tomas Jaunžēkers 3. vietā. Otrajā vietā Artjoms Vasiljevs, motoklubs Austrumu Zibens, 2. vietā.
Un uz godā piedestāla augstākā pakāpienā tiek aicināts Oskar Luige, KTL Racing Estonijā. Mazajā 50 kubicentimetru klasēm starta karalis Tomas Jaunžēkers. Un šodien visus 3 braucienus 50 kubicentimetru klasē uzvarēja Oskars Luige. Un viņš saņem Triple Crown balvu no abu logiem. Nu, kāpēc mēs tik klusi aplaudējam, smaidīgi puikas. Iekštelpu čempionāts atvedās no mums un turpinājām mums ar 75 kubicentimetru klasi, kur apbalvojam pirmo piecnieku un tiek aicināts pie godā piedestāla Sebastian Ojasalo, KTL Racing Estonijā. 5. vieta. 5. Ceturtajā vietā 3 braucienu summā Rals Saldābols no motokluba Alojā. Un jau godā piedestāla 3. pakāpiens Azolas Sungaila, Žemaitijā motoklubs Litvānijā, Lietuvā. 3. vietā. Otrais godā piedestālā pakāpiens Damirs Haimins, motoklubs Austrumu Zibens. Jā, viņam nav Moto Extreme. Kas tad viņam? Viņam ir Mini Dirt Racing. Mini Dirt Racing. Yes, thank you. Maz labojums papīru kaudzē, un tagad viss ir kārtībā. Un pirmo vietu izcīnīja, ilgi gaidīja, jā, Robert, jā? Roberts Vinters, Jāņa Vintera mototīm pirmā vietā, un no tēta saņems balva, mamma arī tur ir blakus, un smaidīgs Roberts Vinters kāp uz godā piedestāla augstākā pakāpiena. Šodien 3 braucienu summā izcīnīta pirmā vieta, ar ko ir apsveicām. Roberts Vinters no MG Trades saņem balvu starta karalis 65 klasē. Aplausi starta karalim, 100 eiro no MG Trade. Un abu logi, Triple Crown balva arī visi 3 braucieni ar uzvaru pabeidza Roberts Vinters. Lūk, cik bagātīgs godā piedestāls ir Robčikam šodien pēdējā posmā, kad mēs atvadāmies no Latvijas iekštelpu čempionāta. Nu ko, kā vienmēr mazliet sajūsmas saucieni, aplausi pietrūkst. Aplaudējām lieliskajām pieciniekām.
75 kubikcentimetru klasē. Šodien, 21. februārī 2026. gadā. Jā, nāc palīgā. Tēti glāb no mani, jā, nāc palīgā. Man tik daudz balvas ir. Māma arī var pieslēgties un ļoti bagātīgi ir apdāvināts uzvarētājs 65 klasē. Nu ko, šī svētku diena ir kārtīgi jāiesvētī ar šampaniešu šovu. Un kā pirmais šodien šo šovu atklāja šīs dienas 3 braucienu uzvarētājs Roberts Vinters, un viņš arī ir Latvijas čempions, jau priekšlaicīgi pasaku priekšā visiem, ka viņš ir Latvijas čempions 65 kubicentru klasē. Māma arī dabūja šļuku, tā izskatās, jā. Paldies tev, Robert! Tu atklāji šo lielisko ceremoniju, šampaniešu šovu kā pirmais, nu redzēsim, cik tev būs turpinātāji. 85 kubicentru klasē, goda piedestālā 3. pakāpiens Jurģis Kosovičs, VV Motor Racing Team. Jurģis Kosovičs. Kūku ēdi. Aizkavējies, ja? Otrajā vietā Luis Junzis, Miks Bauska otrā vietā. Un uzvaru šodien izcīnīja 3 braucienu summā Agnis Alksnis, Viking Trial. Luis Junzis šodien ir nopelnījis vēl vienu balvu. Starta karalis 85 klasē. Paldies pirmajai MG Trade un lūk 100 eiro par pirmā braucienā ātrāko startu. Taisni pagriezienu Luisam Junzim. Klusums atkal. Aplaudējām, kā nekā. Mums visiem ir ļoti priecīga diena šodien. Trasē bailes nav, bet uz godā piedestāla. Puikas baidās. Ko, paldies. 85 klases braucējiem. Bija lieliski braucieni. Šaus uz neredzēju. Labi, viss kārtībā. Viss ok. 125 divtakteri un 3. vietā Martīnas Jasijūnas, Lietuvā, Lituānijā, Agatas motoklubs. Latvijas iekštelpu čempionātā pēdējā posmā uz goda piedestāla otrā pakāpienā aicinām Hugo Hendriksonu, VV Motor Racing Team, otrā vietā. Un uzvarētāju godā Ingūns Sope. Motovidzemē pirmā vieta. Oi, kā viņi tur mačojās savā starpā. Un šodien lielā diena ir Ingūsam Sope, jo Ingūns Sope arī saņem Holešot balvu starta karalis 125 divtakteros no MG Trade. 100 eiro vērtībā. Un Triple Crown balva no Avologi. Visi 3 braucienus šodien uzvarēja Ingūns Sope.
Aplaudējam. Iekštāpu motokros pamazām no mums atvadās, jā. Lai kārtīgs troksnis, lai ir līdzutēji ovācijas, aplausi, smaidīgi uzvarētāji uz godā piedestālu. Tik karogi tur ir, jā, pakļauti tādai uguns pārbaudei. Mūsu burvīgās dāmas un pie godā piedestāla aicināmies Esteri Jāņkalnu un 979 Buba Racing Team. Trešajā vietā Aleksa Mauriņā, Emīks Salduls, no Spriganā meitenīte. Aleksa Mauriņā no Kurzemes kāp uz godā piedestāla trešā pakāpienā. Nu, ko Jāni, gatavojies otrajai vietai? Varu pateikt priekšā. Sāra Vintere, otrā vietā. Un pirmajā vietā Patricija Bērziņa, Bieriņu motoklubs Mārupē. Jā, Patricija Bērziņa visus 12 braucienus uzvarēja šajā iekštelpu motokrosā, un šodien viņa saņem balvu arī kā starta karaliene. Pirmajā braucienā izcēla startu no MG Trade firmas 100 eiro apmērā. Un ja viņa ir uzvarējusi 12 braucienus, tad arī šodien 3 braucienus viņa ir uzvarējusi. Un abu logi pasniedz pēc balvu par šodien Triple Crown balvu par 3 braucienu uzvarām. Aplaudējam kopā ar šiem uguns salūtu. Ar dāmām tiekamies mēs tagad jau klasiskajā motokrosā. Šajā gadā, šajā sezonā, visā sezonas garumā nu, ko šodien lieli vīri un juniori un visjaudīgākie emociju šī Open klase, kur bija arī viskuplākais dalībnieku skaits. Un trešajā vietā Jonas Dilis, Lituānijā, MSK Sēmā motoklubs. 3 braucienu summā, trešā vieta Open klases vērtējumā. Otrajā vietā Rudolfs Stankus, Saldus motoklubs otrā vietā. Un uzvaru izcīnīja Ričards Alens Gaicins, startējā privāti pirmā vietā. Starta karaļa balvu šajā skarbajā Open klasē saņem Dāvis Līvs, starta karalis MG Trade, balva un Dāvim Līvam. Otrais brauciens fiasko, bezvainīgs viņš ir pie godā piedestāla. Jā, jau tālajā 2004. gadā viņš bija pasaules čempionātā junioriem 4. vietā. Un atkal viņš ir pie godā piedestāla kopā ar pirmo trīnieku un smaidīgs ar saņemto balvu, kas starta karalis. Un no abu logi Ričardām, Alenam Gaicinām, Triple Crown balva. Visi 3 uzvarētie braucieni.
Paldies Open klasē, ka turpina šo šovu ar šampanieti. Apbalvošana turpinās un turpinās mums ar pitbaikiem. Pitbaikos šodien 3. vietu izcīnīja Rasmus Konrad Bristol. Vavamaci Racing Estonijā, Igaunijā. Otrajā vietā Latvija Ralfs Zemītis, motoklubs Stendē. Un 3 braucienu summā uzvaru izcīnīja Mati Henpold, Minidart Racing Estonijā. Ar mazo mocīti starta karalis pirmajā braucienā Ralfs. Ralfs Zemītis no MG3 saņem starta karaļa balvu. Un Ralfam Zemītim arī spēcbalva no Avu Logi. Avu Logi konstatēja, ka viņš ir simpātiskākais braucējs šajā pitbaiku konkurencē. Viņa cīņas spars aizkustināja Avu Logu pārstāvjus, un viņām spēcbalva arī no Avu Logu pārstāvjiem no firmas. Latvijas čempionāts, kopvērtējums, 4 posmu summa, vēsturiskie pirmie uzvarētāji, nākamajā gadā būs nākamie. Un ar vēsturiski lielāko balvu fondu Latvijas čempionātā. Nu, man šeit nav pierakstīts klāts. Latvijas čempionāts kopvērtējums mazajā rūķu klasē. 5. vietā pēc 4. Jā, lielā kūka gaida pēc apbalvošanas. Lielā kūka tur pie konteinera, kur es augšā tur pļāpāju. Tanī. Otrajā stāvā lejā pie konteinera ir lielā kūka. Ļoti garšīga, salda šajā svētku izskaņā. Mūs gaida arī lielā kūka. Rūķiem mums nebija nauda, rūķiem bija. Bet 5. vieta ir rūķiem. Mums kopvērtējumā, vai tad ir mums vispār nav rakstīts, cik ir vietas rūķiem. Tikai 3 ir, jā? Tātad rūķi un 3. vieta. Miķelīts Brants, 3. vietā, motoklubs Ape. 4 posmi aizvadīti, 12 braucieni un lūk godā piedestālā 3. pakāpiens.
Miķelis Brants rūķu klasē. Otrajā vietā Lietuva, Litvānijā Huberta Zolubā. Otrā vietā Litvānijā. Un uzvarētājs Latvijas čempions vēsturiskais. Pirmais, kurš kāp uz godā piedestālā. Emīls Malkalns. Emīls Malkalns. Emīla nedarbība pēc 12 braucieniem. Vainagojos ar lielisku panākumu, ar lielisku darbu, izcīnot pirmo vietu. Un kā pirmais no visiem šīs dienas čempioniem kāp uz godā piedestālā augstākā pakāpienā. Ies vēsturē. Fotografējiet, viņš ir pirmais, kas saņem šo vēsturisko balvu. Latvijas čempions 2026. gadā. Iekštelpu motokrosā. Tās lūk ir trīnieks mums rūķu konkurencē. Emīls Malkalns pirmo vietu izcīna. Huberta Zoluba otrajā vietā un trešajā vietā Miķelis Brants. 50. Un summējot kopā visus punktus 50. Trešajā vietā Dominika Ojasālo Estonijā. Piecas? Naudas balva ir tāpēc. Jā. Nekas viņš stāv. Labi, Dominika, paliec. Lūdzu, ir ar mums balva un apbalvojums 5. vietai. Rēnis Redovičs. Rēnis Redovičs 50. 5. vietā. Rēni, lūdzu. Ceturtajā vietā Ben Brerek Petrov. 4. vietā Igaunijā, Estonijā. Un jau 3. vietā, kur jau atrodas jau Dominika Ojasālo Estonijā. 3. vietā. Gan naudas balvu par lielo kopvērtējumu, gan arī atmiņai kauss par pirmām Latvijas iekštelpu čempionāta cīņām 2026. gadā. Un 2. vietā tiek aicināts Artjoms Vasiljevs no Austrumu Zibens 2. vietā. Un Latvijas čempions 2026. gadā Oskar Luiga Estonijā. Latvian champion. Class 15. Oskar Luiga from Estonia. Tagad trīnieks. Ko vēlreiz aplaudējam.
50-niekiem ar visām balvām. Un pirmais trīnieks uz augstākā pakāpiena. Lai paliek atmiņā un uz spraigām cīņām 12 braucienu summā. 4 posmi pa 3 braucieniem. Tas būs vairāk nekā Latvijas čempionātā šogad klasiskajā motokrosā, kur katrā posmā būs 2 braucieni. Tātad kopā 8 braucieni, bet mums lūk 12 braucieni šajā iekštelpu motokrosā Latvijas čempionātā. Un turpinām mēs ar 65 kubicentimetru klasi, kur 3. vietā un bronzu saņēma godalgu Rauls Saldābols 3. vietā. Motoklubs Alojā un Rauls Saldābols 3. vietā. Otrajā vietā Damirs Haimins, motoklubs Austrumu Ziebens 2. vietā. Un uzvarētāju godā Robčiks, Roberts Vinters. Jāņem Vinteram mototīmu. Tā ir pirmā vieta Latvijas čempions vēsturiskais 75 kubicentimetru klasē. Balva no mammas, buča no mammas. Jā. Smaigīgais tētis pasniedz balvu, kārtīgs rokas spiediens no tēta. Pirmais vēsturiskais Latvijas čempions 65 kubicentimetru klasē iekštelpu motokrosā. Jā, uguns salūts. Nu, visi 3 uz godā piedestāla augstākā pakāpienā. Kopējai bildei. Nebūs. Labi, nebūs. 85 kubicentimetru klasē Jurģis Kosovičs bronzā. Latvijas vēsturiskajā pirmajā iekštelpu čempionātā motokrosā Jurģis Kosovičs 3. vietā 85 kubicentimetru klasē. Otrajā vietā Luis Junzis. Emiks Bauska 2. vietā. Nu, tagad būs ļoti vētraini aplausi, jo Agnis Alksnis izcīna 1. vietu no Viking triāla. Visi viņa brāļi tagad aplaudē priecīgi. Šeit skatās, kā notiek apbalvošana, kur ir radīja mums triāla trikus šeit. Un Agnis Alksnis 1. vietā 85 kubicentimetru klasē. Pēc šiem 12 braucieniem, sākot no novembra mēnesi līdz šodienai 21. februārim. Aplaudējam lieliskajam trīniekam Agnis Alksnis, Luis Junzis un Jurģis Kosovičs. $125 divtakteri. 125 divtakteriem. 5. vietā Martīnas Jasjunas, Lietuva, Lituānijā. Summējot visus punktus kopā pa 12 braucieniem, 4. vietu izcīnīja Gustavs Ozols.
Un jau godā piedestālā trešais pagāpiens. Ignāls Benilsis, Lietuvā, Lituānijā. Sudraba goda algu par otro vietu kopvērtējumā Latvijas čempionātā tiek aicināts saņemt Ingūns Sope. Un uzvarētāja godā Latvijas čempions 2026. gadā VB Motorracing Team Hugo Hendriksons pirmā vietā. Ko aplaudējam lieliskajam trīniekam 125 divtakteros. Hugo Hendriksons, Ingūns Sope un Ignāls Benilsis. Lūk, lieliskais trīnieks, kurš ies vēsturē. Kā pirmo reizi 125 junioriem, divtakteriem 2026. gadā Latvijas iekštelpu čempionātā. Uzvarētāji nākamajā gadā iespējams būs savādāks godā piedestāls, bet tas jau būs otrais Latvijas čempionāts iekštelpu motokrosā. Šogad tas ir pirmais, un tāpēc tik ļoti nozīmīgs ir šis pirmais čempionāts. Dāmu konkurencē, trešajā vietā Aleksa Mauriņā trešajā vietā. Summējot kopā visus punktus, 12 braucienu summā, 12-gadīgā meitenīte no Kurzemes trešajā vietā uz godā piedestāla, kur otrajā vietā aicināmies Sāru Vinteri. Sāra Vintera otrajā vietā. No Jāņa Vintera mototīma. Un pirmā vēsturiskā čempione dāmu konkurencē Patricija Bērziņā. Pirmā vietā. Ko aplaudējām. Mēs joprojām skaļas ovācijas. Lieliskais trīnieks dāmu konkurencē Patricija Bērziņā, Sāra Vintera un Aleksa Mauriņā. Paldies burvīgām meitenēm par šīm cīņām trasē. Priekšā garā klasiskā motokrosa sezonā, bet šodien mēs smaidīgi esam par šiem lieliskajām balvām, ko ir sagādājis Jānis Vinters un viņa komanda un viņa ģimene. Un lielā kūka vēl gaida visus tur pie konteinera. Lielā kūka vēl. Jā, varat jau doties tur un nobaudīt pirmos kūkas gabaliņus, garšīgus. Open klasē, mamma mia, mums ir 10 nominācijas. Open klasē. Lūk, kā tas mums izskatās. Bet visi nebūs atbraukuši. 10. tiek aicināts pie godā piedestālā. Pēc 12 braucieniem Dominiks Lēnieks. Jā, labi, 10. vietā Dominiks Lēnieks. Apsveicam. 9. vietā Jonas Dilis, Lituānijā. Pozicionēt Jonas Dilis, Lituānijā, klasa Open. Dilis bija trešais Open klasē. Jonas Dilis, да? Jā. Ну, то я же не знаю. 9. Да. Это 9 место, да. Ага. Сразу в карман, да? Конечно. Ладно, рядом тем, да. 8. vietā. Dāvis Līvs, 8. vietā. Dāvi, nāc šur, te vēl vienā balva šodien. Bija vērts piedalīties Latvijas iekštelpu motokrosā. 7. vietā
Jā, Artūrs Prudzāns nav laikam šodien. Artūrs Prudzāns. Ir? Artūrs ir. Nu, redz, kā mums veicas. 6. vietā. Olimpiskajā sešniekā iebrauca Gundars Gaušis, kuru es tik ilgi nebiju redzējis sacensībās. Gundars Gaušis, mūsu leģendārā krosa braucēja viestura Gauša dēls, lūk, Latvijas pirmajā iekštelpu čempionātā 6. vietu izcīna. Ielaužas olimpiskajā sešniekā Open klasē. 5. vietā Estonijā Timo Mot. Estonijā Timo Mot. Ceturtajā vietā Lituānijā Matas Trasjavičus. 4. vietā. Vieta tuvu godā piedestālam, bet nav uz godā piedestāla. Šodien ļoti cīnījās par punktiem. Nu, pēdējais brauciens ne tas veiksmīgākais, bet balva ir mierinājuma, balva ir tiešām par šo lielo darbu 12 braucienu summā, kur 3. vietu izcīnīja Rudolfs Stankus no Saldus motoklubā. Otrajā vietā Mairis Pumpurs, kurš uzvarēja pirmajos 9 braucienos. Ir Mairis, vāj, Māri, paldies, ka tu šodien ieradies. Un ar visu traumu Mairis Pumpurs ir uz goda piedestāla 2. pakāpienā. Latvijas vicečempions ir tomēr tik daudz punktu sakrājis pirmajos 9 braucienos, ka šodien ir uz goda piedestāla 2. pakāpienā. Pērnā gada Eiropas vicečempions Open klasē un Latvijas čempions klasiskajā motokrosā saņem balvu, nestartējot pat pēdējos 3 braucienos. Bet čempions 2026. gadā Ričards Alens Gaļcins. 1. vietā prestižajā Open klasē, kur tiek apbalvoti 10 sportisti. Izcīna 1. vietu un, protams, lieliskais vēsturiskais trīnieks paliek mums motokrosa vēsturē arhīvos. Ričards Alens Gaļcins, Mairis Pumpurs un Rudolfs Stankus. Aplaudējam visiem, kuri pie godā piedestāli fotografējiet. Open klase, šī prestīžā Open klase, lūk, tuvāk tur. Ganam kopējām foto kopā ar Jāni Vinteru, kopā Signiju arī lūdzu ej tur arī kopā ar viņiem. Un nu, aplaudējam. Kāds būs nākamajā gadā, to mēs piedzīvosim. Līdz tam mums vēl kāds laiciņš jāpagaidā. Priekšā mums ir vasaras sezonā klasiskie motokrosa posmi. Bet, lūk, mums atmiņā paliek šie smaidīgie vīri uz godā piedestāla šajā ātrajā, prestižajā, grūtajā Open klasē. Pitbaikiem arī ir čempionātā kopvērtējums pitbaikiem un 3. vietā. Nu, protams, liels pārsteigums visiem un tāds interesants godā piedestāls pēc 12 braucieniem 3. vietā Kristela Raba. Estonijā Kristela Raba 3. vietā. Otrajā vietā Rauls Zemītis, 2. vietā. Latvijā, protams, jā, Rauls Zemītis. Un Latvijas čempions pitbaikiem Mati Helpold, Estonijā. Un pie godā piedestāla aicināmies arī Igaunijas pārstāvi. Otro dāmīti no Igaunijas komandas
Eleonora Maiste, Estonijā. Eleonora, please come to podium. Lai viņi nostājās blakām. Nu, ko aplaudē? Pagaid. Kopējs foto vēl. Kopējs foto, lūdzu vēl. Apakaļ uz piedestālu. Nofotografēja visi kopā. Foto. Just a moment, jā. Smaidām, aplaudējām. Pitbaiki. Mati Herbold, Rauls Zemītis, Kristela Rāba un Eleonora Maiste. Jāni, man vairāk nav ko izsaukt. Līdz ar to laikam Latvijas čempionāts 2026. gadā ir beidzies. Paldies organizatoriem. Paldies atbalstītājiem par šo Latvijas čempionātu un vēl ir balvas. Tad organizatori vēlas lielu paldies pateikt atbalstītājiem šo 4 posmu summā. Abalogi par atbalstu 2025.–2026. gada sezonā. Abalogi, lūdzu. Nu, paliec, lūdzu, pie godā piedestāla. Jāni, turpinām, jā? Turpinām. Paldies arī Red Bull. Red Bull pārstāvji, lūdzu. Paldies Jelgavas novadām. Pārstāvji, lūdzu, no Jelgavas novadām. Jelgavas novada pārstāvim lūdzu ierasties pie goda piedestālā. Erikam! Tas ir man! Kūkajāt, nemūsiet projām. Paldies arī Renāram Paškovam, tas, ka mums to skaņu te organizēja. Renār! Nāc, lūdzu, pēc balvas. Renāram Paškovam paldies, liels paldies. MG Trade pārstāvjiem lūdzu. Pie godā piedestāla. Jā, pie godā piedestāla. Signijā arī Renārs ir atnācis. Mūsu skaņu operatoram, ka manī balsī varējāt dzirdēt 12 braucienus un vēl pirms braucieniem kvalifikācijā uz apbalvošanu. Paldies Renāram Paškovam. Un arī visus 4 posmus kopā ar mums visiem bija bufete. Es tā mazliet pa jokam to pateicu, bet rest garšotava tiešām mums ļoti palīdzēja šajā ziemas periodā ar saviem lieliskajiem kafijām, tējām, bulciņām, maizītēm, otrajiem ēdieniem, zupiņām un tā tālāk. Rest garšotava lūdzu arī pie goda piedestālā. Rest garšotava vēl. Pusstundu atpakaļ es runāju ar saimnieci. Nu, nevar būt, ka viņa ir projām. Kūka jāgriež. Nāk, skrien. Ir viss kārtībā. Būs arī.
No pēdējā posmā mūs priecējošie kaskadieri no Alkšņa ģimenes. Tiek aicināti visi šie kaskadieri, Alkšņu banda, kā teica Jānis Vinters. Visi brāļi Alkšņi lūdzu, arī šeit paldies jums par šo šovu, triālu šovu, ko jūs radījāt mums iekštelpu Latvijas čempionātā. Lūk, brāliši pie goda piedestāla, lūdzu, nāciet pie goda piedestāla. Aplaudējam, aplaudējam, superīgākā ģimene, Alkšņu ģimene, kur viņiem arī ir Latvijas čempions šajā gadā motokrosā un sezonā priekšā tētim ir gan motokrosā, gan triālā, tā kā ļoti, ļoti ražīga sezona būs Alkšņu komandai 2026. gadā, kur mājās braucot, jau var priecāties par pirmo Latvijas čempiona titulu izcīnīšanu, ko veica mums Agnis Alksnis 85 kubicentimetru klasē. Aplaudējam, aplaudējam, lieliskā Alkšņu ģimene. Paldies, tiešām liels paldies jums, ja es arī beidzot klātienē paskatījos, ko nozīmē triāls. Visā krāšņumā, un lai jums veicās triāla sacensībās, lai veicās Agnim klasiskajā motokrosā, un tiekamies jau mēs šīs sezonas laikā, jā, nu 100%. Nu, tas laikam viss jau tagad, Jāni. Kūka! Mazliet skumīgi, nostalģiski, bet, nu, viss beidzās, lai kaut kas sākties atkal no jaunā. Kā vienmēr šodien ar jums mazliet parunāja Ēriks no Ventspils, lai jums visiem veicas. Oi, lai augsts pavasaris silts, lai ziema atkāpjas, un nu jau tiekamies mēs klasiskajā motokrosā. Un atcerieties, ka 3 lietas tomēr pasaulē ir mūžīgas. Tā ir saule pie debesīm, motokross, un mēs visi kopā. Ar tādu vēlējumu es no jums atvados līdz nākamajām sacensībām. Lai mums veicās! Paldies! Jā, paldies organizatoriem, Signijai un Jānim, kas visu šo lielo ļembastu sarīkoja, šo milzīgo 4 posmu karuseli ziemas laikā šajā superīgajā arēnā, garākajā trasē Eiropā iekštelpu motokrosā.